6 stratēģijas. Vai ir arī 6 pretpasākumi? Jā, Amerikas Savienotās valstis gatavojas tam, kas varētu būt vissvarīgākā Irānas kara kampaņa – cīņai par Hormūza šauruma kontroli. Kas ir likts uz spēles? 20% pasaules naftas, stabilas patēriņa cenas un Trumpa administrācijas nevēlēšanās steidzīgi beigt karu. Veiksmes mērauklā? Pārliecināt civilos tankuģus, ka šauruma šķērsošana ir droša un augstās jēlnaftas cenas to attaisno. Šodien aplūkosim 6 iespējas, kā Irāna varētu mēģināt slēgt šaurumu. Raķetes, Shahed droni, kvadrokopteri, ātrlaivas, jūras droni un mīnas. Ar katru no tiem izpētīsim, kā ASV var pretoties konkrētajam pasākumam. Tas ļaus saprast, kam pievērst uzmanību kaujas sākumā. Vispirms jāapskata, cik iespējams pārliecināt kuģus šķērsot šaurumu. Kā vispārīga atbilde – jā, kuģi būs gatavi to darīt, ja vien viņi uzskatīs, ka tas ir pietiekami droši. Uz spēles pārāk daudz naudas, lai attiektos. Patiesībā mēs to jau redzam. Šaurums nav slēgts, tas ir slēgts. Pirmajās 2 kara nedēļās šaurumu šķērsoja apmēram 2 tankuģi un 3 citi kravas kuģi dienā. Tas ir ievērojami mazāk nekā 50 līdz 45 kuģi dienā normālos apstākļos. Būtība ir, ka notiek kustība. Tie, kas devās, droši vien bija saņēmuši Irānas atļauju, kas šķiet mierinoši, taču kapteiņi joprojām riskēja nejauši tikt trāpīti. Atkal, uz spēles likta pārāk liela nauda, lai viņi neriskētu, ja jūtas pietiekami droši. Pārējie kuģi gaida konkrētu plānu. Apdrošināšana nav problēma. Privātās prēmijas ir strauji pieaugušas, un Baltā nama pārstāvji ir gatavi rīkoties. Nepieciešamo rīcības plānu uztic militārajiem spēkiem. Kā redzējām, pēc plāna ieviešanas kuģi gandrīz kā parasti turpināja darboties. Irānas un Irākas kara laikā Irāna uzbruka kuģiem Persijas līcī. Savienotās valstis nodrošināja kuģu eskortu līcī, ļaujot turpināt naftas plūsmu. Sejā šodien ir 2 šķēršļi. Viens no tiem ir pietiekams eskortu kuģu nodrošinājums. Tas ir mobilizācijas jautājums Savienotajām valstīm un politisks jautājums par starptautisko partneru līdzdalību operācijā. Diskusiju par šo atlikšu uz citu reizi, jo šī lieta pašlaik ir juceklīga, tāpat kā visa politika. Otrā ir nodarīt Irānai pietiekamus zaudējumus, lai gan pavadošie, gan komerciālie kuģi uzskatītu operāciju par drošu. Vairs nav 80. Tehnoloģijas un Irānas militārie draudi ir attīstījušies. Tāpēc mums ir jāizskata risku saraksts. Vēl viens pēdējais vispārīga piebilde. USS Gerald R. Ford atkāpjas. Tā izvietojums jau sen ir pārsniedzis standarta ilgumu aviācijas bāzes kuģiem, jo tas bija vienīgais pieejamais, lai dotos uz Venecuēlu, un pēc tam vienīgais pieejamais, lai atgrieztos tuvajos austrumos. Ap kalpē bija Nogurusi, Tualetes. News tikamās. Ugunsgrēks veļās mazgātavā bija pēdējais piliens. Svarīgākais. ASV lielākais resurss reģionā spiests atgriezties bāzē uz remontu. Nākamais būs George H.W. Bush, kas ir gatavs kaujai, bet izvietošanas grafiks nav zināms. Tas varētu palēnināt ASV militāro reaģēšanu uz Irānas draudiem pāri šaurumam. Ar to pāriesim pie pirmā šāda drauda. Raķetes, kas izšautas uz kustīgu kuģi. Tā šķiet visbīstamākā iespēja. Taču Irāna saskarsies ar problēmām gan augstākā, gan zemākā līmenī. Augstākā līmenī viena no galvenajām ASV prioritātēm kopš kara sākuma ir samazināt Irānas raķešu spējas, bombardējot zināmās palaišanas iekārtas. Šķiet, ka šis plāns ir darbojies. Lūk, kā izskatās Irānas ikdienas raķešu palaišanas. Pirmajā dienā ļoti daudz, bet pēc tam strauji kritums. Radās jautājumi, vai Irāna vēlējās saglabāt lielu rezervi nākotnē. Un es esmu pārliecināts, ka tajā joprojām ir neliela daļa patiesības.
bet lielākā problēma, kas Irānai ir tā, ka ja jūs tās paturat paslēptas, Amerikas Savienotās valstis tās visticamāk iznīcinās, pirms jums būs iespēja tās izmantot. Es domāju, ka tas, kas notika trešdien, ir pamācoši. Izraēla uzbruka dienvidu Paksas gāzes laukam, kas nav saistīts ar South Park. Jautājumus par Izraēlas stratēģiju atstāšu citai reizei. Dienvidu Parsā ir Irānas galvenais ekonomikas resurs un lielākais dabas gāzes lauks pasaulē. Tas ir tāds objekts, par kuru ir jāatriebjas, lai atturētu Izraēlu no atkārtota mēģinājuma. Un patiešām, Irāna atbildēja ar aptuveni 30 raķetēm vairāk nekā parasti, un nākamajā dienā turpinājuma nebija. Atvainojos, ka grafikā to grūti saskatīt, bet atrastie dati rāda tikai 3 dienu slīdošo vidējo. Jā, izskatās, ka Irāna kaut ko patur rezervē. Tas vienkārši nav tik daudz. Pretkuģu raķešu krājumu jautājums nav skaidrs. Šie mērķi būtu trešā prioritāte ASV teica pretgaisa aizsardzības sistēmām un sauszemes mērķiem paredzētajām raķetēm. Centrālā pavēlniecība, CENTCOM, tikai nesen paziņoja par īpašu triecienu pret šādiem mērķiem. Mēs nevaram redzēt palaišanas datus, jo Irāna nav aktivizējusi šo kampaņas daļu. Zemākā līmenī tās izmantošana nekavējoties radīs problēmas Irānai. Raķetes parādās radaros, un kamēr Savienotajām valstīm debesīs ir patruļu lidmašīnas, atbilde var būt tūlītēja. Irāna to neutralizē, uzstādot raķešu palaišanas iekārtas uz kravas automašīnām un izmantojot šauju un bēdz tehniku kā HIMARS. Taču šis plāns darbojas daudz labāk, ja neviens ASV spēks negaida, lai uzreiz palaistu raķetes. Šī nav tāda situācija kā ar Krieviju, kur atbilde no otras frontes līnijas prasa ilgu laiku. Svarīgi pievērst uzmanību raķešu draudiem. Irāna iztekmiņā var gūt panākumus, pirms zaudē savas palaišanas iekārtas. Galvenais jautājums, vai kuģa standarta pārtveršanas komplekti būs pietiekami? Irānas pusē, vai palaišanas iekārtu skaits ir neierobežots? Jāapskata arī Shahed drone. Shahedi tiek uzskatīti par Irānas brīnumlodi, tāpēc laikam spēle ASV ir galā. Vai arī dzirdēsiet manu tirādi? Daži Shahedi var sasniegt 60,000 pēdu augstumu, bet atgriezīsimies uz zemes. Man šķiet, ka mums šī saruna jāveic ik pēc 3 mēnešiem, bet nu atkal tas pats tikai citā kontekstā. Sociālajos tīklos diskutē, ka ASV izmanto miljonu vērtas Patriot raķetes, lai notriektu 10,000 vērtos šahedus. Tādēļ Amerikas Savienotās valstis neizbēgami zaudēs šo cīņu. Viss šajā argumentā ir nepareizs. Secinājums kļūdains, jo ASV ir bagātas, bet Irāna nav. Jūs varētu ļaut Irānai izmantot šo milzīgo izmaksu atšķirību, un viss joprojām būtu kārtībā, pat ja tas būtu ārkārtīgi muļķīgi. Argumenta būtiskā nozīme ir ne tikai nepareiza, tā ir neiespējama. Pretēji tam, ko ir teicis Trumps, Amerikas Savienotajām valstīm nav praktiski neierobežotu pārtvērēju. Kara sākumā bija pieejamas ap 1000 Patriot raķešu. Irānai ir vairākie 10,000 Shahed dronu. Pirmajās 3 dienās Irāna izšāva vairāk Shahed dronu nekā ASV ir Patriot raķešu. Pat ja nauda nebūtu svarīga, matemātika šajā gadījumā nesakrīt. Savienotajām valstīm fiziski nebija iespējams pārtvert Shahed dronus šādā veidā. Galvenais, šis arguments balstās uz kļūdainu pieņēmumu. ASV neizmanto Patriot sistēmas Shahed dronu notriekšanai. Vismaz neregulāri. Varbūt dažos ārkārtas gadījumos daži ir notriekti šādā veidā, bet tie ir izņēmumi. Redziet, Shahed droni ir lēni un dumji, bez aizvainojuma. Tādi tie ir veidoti, lai būtu ekonomiski izdevīgi. Amerikas Savienotās valstis šo dizainu nokopējušas konkrēta iemesla dēļ. Tomēr tā kā Shahed droni ir lēni un dumji, to pārtveršanai var vienkārši izsūtīt F-35. Tas gandrīz noteikti būtu daļa no ASV eskortēšanas stratēģijas, tieši tāpat kā tas līdz šim ir bijis daļa no ASV Shahed pārtveršanas stratēģijas.
Pieejamas arī citas lētākas iespējas ar ilgāku uzturēšanos gaisā. Par šo platformu runāsim, kad būs cits mērķis. Irānas problēmas tikai sāksies, ja tā izmantos šahedus. Standarta šahedi izmanto GPS, bet nav īpaši precīzi pat ar labām koordinātām. Kuģi ir kustīgi mērķi. Eskorta kuģi droši vien pārvietotos pa šauruma tālo pusi. Ja Irāna palaistu šaheda dronu no krasta, tas šaurākajā vietā šaurumu šķērsotu 12 minūtēs. Grūti paredzēt, kur pēc 12 minūtēm būs kuģis. Kad šaheda droni šķērsos šaurumu, tie būs pakļauti traucējumiem. Standarta risinājums tam ir iekļaut mākslīgā intelekta reliefa atpazīšanas navigāciju. Tas darbojas labāk, ja ir īsts reliefs, nevis tikai ūdens plašums. Šī mākslīgā intelekta vadība var palīdzēt notēmēt uz kuģi, kad GPS jau novirzīs to mērķa tuvumā. Tātad viens no atklātajiem jautājumiem ir, cik lielā mērā Krievija, kas pie tāda veida lietām strādā, atmaksā ar palīdzību Irānai. Šahedi joprojām ir lēni un viegli mērķi gaisa eskortam, kas iespējams patrulē šaurumu. Irānai izdevīgāk paturēt šahedus masveida uzbrukumiem sauszemes mērķiem. Tāpēc šis jautājums kopumā nerada lielas bažas. Kā ar otru dronu veidu, labi zināmo kvadrokopteru? Tas teorētiski var darboties pat, ja bojājumi nav tik lieli kā šahedam. Mēs zinām, ka Ukraina vai kāds cits paveicis to ar dažiem Krievijas ēnu flotes mērķiem, bet tas ir pilnīgs noslēpums. Galvenā atšķirība tur būs ASV eskortu klātbūtne. Krievijas jūras spēkiem nav kuģa, kas izsakotu katram ēnu flotes kuģim. Persijas līcis ir tik mazs, ka ASV var visu pilnībā konvojēt. Tas ir labi ASV, jo traucēšana visticamāk iznīcinās kvadrokopterus. Standarta stratēģija uz sauszemes, lai cīnītos pret traucētājiem vai GPS viltotājiem, ir nosūtīt ar optisko šķiedru vadāmas dronus, lai vispirms iznīcinātu traucētājus vai viltotājus. Tas nederēs jūrā, kur kabeļi nesasniedz mērķi attāluma dēļ. Šajā jomā ir daudz iespēju inovācijām, tāpēc nenorakstiet kvadrokopterus. Nedomājiet, ka tas izskatīsies kā Ukrainas kaujas lauks. Kā ar ātrlaivām pārējot uz jūras vektoriem. Pastāv uzskats, ka tā ir ne tikai tankuģu, bet arī pašu ASV jūras spēku būtiska vājība. Pierādījums tam ir incidents ar ASV kuģi Kūl. Viena ātrlaivā izseta lielu caurumu kuģa Kol sānā, nogalinot 17 cilvēkus. Ormūza šaurumā sāktos atklātas medības. Nevērtēsim militāro stratēģiju pēc viena incidenta pirms 25 gadiem. Kuģis Kūl tika trāpīts, jo ASV jūras spēkiem tolaik bija stingri iesaistīšanās noteikumi, un apkalpe ļāva ātrlaivai piebraukt tuvu korpusam. Pēc incidenta ASV jūras spēki atjaunoja iesaistīšanās noteikumus. Kaujas zonā jebkurā ātrlaiva konvoja tuvumā tiks uzskatīta par ienaidnieka kaujinieku. To bari ir ātri, bet no ieročiem neaizbēgs. Savienotās valstis ir izvietojušas A-10 Warthog lidmašīnas ātrlaivu apšaudīšanai no gaisa. Ja mūsdienu problēmas prasa mūsdienīgus risinājumus, senas problēmas prasa senus un ekonomiskākus risinājumus. Ātrlaivas arī atrodas zemu bīstamības hierarhijā. Noslēdzot par droniem, novietosim tos okeānā vai zem tā. Okeānā tas atgādina ātrlaivas. Viss, kas tuvotos, tiktu apšaudīts. Šeit dronu baru izmantošana ir daudz labāka ideja nekā ātrlaivu baru. Pēdējais variants izraisītu daudzu kaujinieku nāvi. Pirmais variants var radīt daudz izniekota aprīkojuma, taču kāds varētu izlausties un radīt ievērojamas zaudējumus. Zemūdens droni ir lielāka problēma, un mums jāpaliek pie droniem zem ūdens, jo ASV apgalvo, ka iznīcinājušas visu Irānas tradicionālo zemūdeņu floti. Jācer uz labi strādājošu sonāru un jārēķinās ar lielākām izmaksām par katru pārtvērēju. Ņemot vērā šos faktorus, jūs varētu izvairīties no Krievijas kuģu likteņa. Tomēr arī šajā jomā Irānas spējas ir neskaidras.
Ukrainai vajadzēja gadus, lai izveidotu šo tehnoloģiju. Ja Irāna jau 2023. gadā negatavojās šai dienai, tā nespēs šo spēju radīt no zila gaisa. Visbeidzot, runa ir par mīnām. Mēs esam apsprieduši praktisko problēmu, ar ko Irāna saskaras, ja tā to dara, un mēs esam arī runājuši par to, kā Amerikas Savienotās valstis pēc augstā kara beigām atstāja savu mīnu tīrīšanas spēju novārtā. Ja Irāna izvietotu mīnas, mīnu tralleriem vispirms būtu jāiziet cauri teritorijai pirms konvoja virzības. Tas ir kaut kas, ko Teherānai vajadzētu paturēt prātā, ja tā vēlas apturēt šo procesu. Mums būtu sarežģīts laiks, kad ASV censtos izmantot atmīnēšanas līdzekļus un ātri iznīcināt Irānas mīnu licējus, lai novērstu problēmas āsināšanos. Vai arī rodas vēl lielāka problēma, un mēs varam vērot, kādus piekāpšanās soļus Eiropa izspiedīs no Baltā nama apmaiņā pret palīdzību. Es to neuzskatu par lielu apdraudējumu tankuģiem konvojā. Viņi zinās, vai ir droši šķērsot, vai nē. Tas nebūs kā azartspēle, kā mēģināt šķērsot šaurumu, kad pastāv pārējās 5 problēmas. Tas varētu šo procesu aizkavēt uz nenoteiktu laiku. Jums nav ilgi jāgaida nākamais video. Pirms pāris dienām kanālā Lines on Maps Extra bija jautājumu un atbilžu sesija. Apskatiet to šeit. Ja patika video, spiediet patīk, dalieties un abonējiet kanālu. Tiekamies nākamreiz. Visu labu!